Kaspars ir mans liecinieks. Tad, kad bija jānosauc nākamais treneris izlases, un tas bija Sito Alonso, nevis treneris Gailīts, tad es teicu, ka, manuprāt, Gailīts ir galvenais džokers šajā visā, tāpēc, ka viņš ir uzvarētājs. Jo tagad būs Basītim grūti laiki, un pēc tam viņš nāks kā glābējs. Basītim varētu būt grūti laiki. Vēl Es teicu, ka būs grūti. Es saku to, ko es teicu. Tu vari labot savu. Bet vienkārši šajā brīdī, ka man jau bija sajūta, ka mēs tā kā iesim grūtāku ceļu šobrīd. Patiesībā, ja mēs skatāmies pēdējos gadus pēc pasaules kausa, ir jau bijuši jebkurš turnīrs, kas mums tālāk bijis īstenībā ar tādu rūgtu pēcgaršu. Olimpiskās ar ļoti rūgtu. Jā, un ar rūgtu tādu, jā. Un tagad tā kā kvals, mums ir atkal rūgtu. Jā, nekas tā kā kāzās. Jā. Visu laiku rūgtu. Baigās pohas, jā. Zin kā, tagad, kad tas cikls pasaules kausa ir sācies, 4 spēles ir aizvadīts, mums ir 1-3 bilants, un viens no lielajiem tematiem ir, no ko Sito Alonso varēja izdarīt, cik viņam knapu. Tev ir vairāk pirksti parasti rokām un kājām kopā saskaitām, nekā Alonso ir aizvadījis treniņus ar Latvijas valsts vienību, vai nekā galvenais treneris. Tāpēc, liekas, Gailīts vismaz visus zināt. Gailīts visus spēlētājus zināt. Tur jau tā pēctecība būtu loģiskā. Pēctecība loģiskā un tā tālāk. Bet Gailīts pats negribēja līdz galam tiešām? Cik es zinu, gribēja. Cik es zinu, viņš gribēja. Vai kā es sākumā teicu, kinda gribēja. Zinot to, ka varētu būt grūti laiki. Mēs piekrītam, ka ir grūti laiki kopumā sastāvziņā arī. Ir grūtāk laiki nekā tie laiki, ko Gunters minēja pirms 10 gadiem, kad mums bija virkni spēlētāji Eirolīgā, 4 spēlētāji NBA. Vienīgais viņi tad uz izlases šiem logiem nebrauc. Jā. Tāpat uz pasaules kausa netikām Podgoricā neuzvarot ar tik, cik vajadzēja. Jo sastāvziņā Bankī sākuma laiks ir labāks nekā šīs laiks. Bankī sastāvā bija kvalifikācija 22. gada. Bankī bija vienkārši tā starpība bija tāda, man liekas, viņš stājās pirms vasaras loga. Jā, Bankī bija vasarā. Viņam bija iespēja tā kā patrenēties ilgāk. Bankī jau galu arī tad, kad stājās, viņam bija tā priekškvalifikācija, vēl pirms priekškvalifikācijas viņš kopā ar Visotsku Rubenu, ar Gailītu un ar pārējo izlases stafu viņi uztaisīja nometni, kur bija nosacīti Latvijas 2., 3. sastāvs, un tas bija vairāk tā kā treneriem pašiem. Skaidrs, ka tur bija spēlētāji, kas nebūs tajās svarīgajās spēlēs, bet tas bija, lai treneri savā starpā saprotās, kas ko kā darīs. Sito nav tādas opcijas. Un tāpēc, protams, liekas, Gailīts būtu bijis loģiskāk, būtu bijusi pēctecība, Gailīts zinātu, Sito te ir jātaustās, un viņš daudz ko procesā tā kā ķer, tikai nelaime tāda, ka tas viņš jābūt redzējis, iespējams, ko uzreiz varētu pielabot. Tādās vienkārši neprasīja tik daudz laika. Bet šobrīd Sito Alonso opcija taču varētu būt to izdarīt. Ir vasaras spēles, kas būs tagad priekšā, pieņemot, ka nekādas straujas kustības no LBS puses nav. Un ir jūlijas 6. un 8. man liekas. Nelaime ir tāda, ka, redz, pats Sito jau var tīri teorētiski līdz Jāņiem būt klubā aizņemts. Tīri teorētiski. Es nesaku, ka... Tev jau nevajag tur, tu jau netaisīsi jūnijā nometnes. Skaidrs. Bet paga Open Gym un šitie te gājieni, kas iepriekšējos gados ir, tu jau treneri arī kaut kādā vairāk 2 nedēļas. Nebūs jau tā, nebūs jau tā, ka tie spēlētāji tagad, viņiem ir arī kādam visi pēc tām sezonām, visiem ir kaut kas, kādam tur cēlis, kādam tur cīpsla, kādam pirksts, kādam vienkārši ir, kā saka, bedra kaut kāda, viņiem visiem vajag emocionāli, fiziski, tā kā tu nevari tajā izlasē, vēl pie tam, ka Latvijas izlasē vismaz, cik es zinu, bez atlīdzības tā kā spēlētāji spēlē, tu jau nevari viņus, tas ir tā kā brīvs, ja? Bet, noteikti būs vairāk nekā tagad, kad viņiem ir tur 2-3 treniņi, ja? Un ejam spēlēt. Būs laiks, noteikti būs labāks tās tie apstākļi un lai varētu sagatavoties. Otrs, noteikti, ka būs Eirolīga noteikti būs beigusies. Eirolīga noteikti neiet līdz Jāņiem. Maijā pabeidzās. Runa iet par visgarākais čempionāts Spānijā. ACB. Un mums tur ir divi spēlētāji. Ja? Okay. Rodions un treneris. Treneris. Būtisks faktors ir treneris. Cik tālu viņš var tikt? Tur provizoriski mēs skatāmies. Playoffā var tikt. Un vai viņš Pagaid, viņi nav 2. vietā šobrīd? Mursī nav. Mursī, man liekas, ir kaut 4. Tur ir ļoti līdzīgi. Man liekas, ka tur ir Reāls, Valencija, Barcelona, Murs. Ja nenotiek pārsteigums un viņi nav finālā, tad viss ir forši. Jā. Tad mums ir forši. Ok. Cerams, ka mums spēlētāji ir, sagatavoties ir, bet tur jau ir tā viena lieta. Mums jau, es domāju, ka mūsu gadījums ir tāds, lai ir veseli, pieejami spēlētāji. Labākie. Un tad mēs varam